Nu, viss ir sapirkts. Vakardien ar Eduardu kopā iepirkām daudz visādus labumus. Ja varbūt kāds neredzēja vakardienas raidījumu, jā, mēs vakar bijām Rīgas centrāltirgu, pirkām dārzeņus, gaļas, bet patreiz, kā jūs redzat, skatītāji, sveiki, mēs esam piekdienā un mēs ar operatoru maldamies pa visādiem tuneļiem. Mēs redzam, kad kūpogles smaržo, iespējams tie, kas nejūt, nemaz nesaprot, kas te varētu tā smaržot. Mums kūp ogles, jā, mums ir iekurināts mangālis un ir maktenkars. Un te jau aiz muguras ir arī Eduards. Sveiks, Eduard! Čau! Sveiki! Jā, kā jūs redzat, Eduards jau pucē nažus. Ir jau sagatavojis visus šos te brīnišķīgos produktus, ko mēs vakar esam sapirkuši. Kā tu jūties šodien? Tāpat kā pagājušreiz, fantastiski, vēl jau labāk nekā vakar. Ir iedvesma, ir iedvesma? Protams, visu nakti gulēju un domāju. Klau, nu, aptuveni jau mums un skatītājiem arī ir zināms, kas te šodien taps, bet kur te mēs īsti šodien esam atnākuši ciemos? Šodien jūs esat atnākuši ciemos uz manu restorānu, manu mazo bērnu, La Folie Chef's Kitchen, kur arī, teiksim, taps tas brīnums. Labi, es domāju, ka mēs arī varētu tad pastāstīt, nu, ko tad mēs īsti taisīsim. Iespējams, kāds vakar nav skatījies rādījumu un nemaz nezin, ka mēs izpirkām pusi centrāla tirgus. Nu, pusi gluži nē, bet jā, gan dārzeņu paviljonu, gan vakar padzērām šo te kāpos sulu, jā. Saldskābo kāpos sulu. Padzērām kāpos sulu, bija baigi feini. Patiesībā arī mana pirmā reize, visam ir pirmā reize. Protams. Un tad te mums varētu pastāstīt, nu, ko tad mēs vakar sapirkām un gal galā, ko tad mēs no tā taisīsim? Jā, protams. Mēs vakar nopirkām lielo gaļas antrikotu, cūgaļas filēju, timjānu, piparmētru, kinzu, sarkano baziliku, vienu lakstu, baklažānu, cukīnī, tomātu, sīpolu, papriku un divas ķipokdaiviņas. Kas mums tajā kastītē ir? Tajā kastītē ir tas, ko es stāstīju, manas īpašais garšvielu maisījums. Jā, visas šitās garšvielas tika pirktas atsevišķi un maisītas, viņas tika pirktas centrāla tirgu. Jā. Es nestāstīšu, kas tur iekšā ir. Es varu pateikt tā, tur ir sāls, kurkuma, smaržīgie pipari, rozā pipari un kaltētā sausie pēterseni. Neko citas vairāk neteikšu. Bet tā kā aizvakar mēs taisījām raidījumu par ajūru ēdu, un ja kāds atcerās, jā, Natālija mums vārīja gan zupu, gan cepu kotletes no redīsiem, jā, ne jau no gaļas. Tāpēc man ir jautājums, nu, šodien izskatās, ka būs pavisam kaut kas cits. Jā, šodien būs absolūti pretējs. Šodien būs gaļa un ļoti daudz gaļas, jo mēs taisīsim dubulto grilēto steiku. Jā, tas būs viens no maniem tādiem firmas ēdieniem, kurš drīz būs mūsu jaunā ēdienkartē. Tas ir cūgaļas filējs un lielopa antrikota mikses. Tas ir 2 vienā. Tas ir ēdiens, kas ir domāts abiem dzimtes pārstāvjiem, gan vīriešiem, gan sievietēm. Klau, nu, lai mēs paspētu un lai skatītāji redz to rezultātu, varbūt tad sāksim un paralēli arī tad, nu, runāsim, stāstīsim, kas tad te īsti notiek. Vai tu man arī liks pie darba šodien? Protams, likšu. Es varu pateikt, ka mierīgi es tev došu slaistēt dārzeņus. Jā, labi. Jā, ok, sarunāts. To var darīt arī ar nāzi, nāzes apstākļos, bet ja ir tāda rīva, tad var to darīt ar šito rīvu bez jebkādām problēmām. Ātri, forši un ļoti viegli. Tev ir tādi īpaši naži, skatos. Eduards Vandenbergs. Tie ir mani iegravētie naži, mani personīgie naži. Vai tas maina griešanas ātrumu? Nu, droši vien, ka jā. Nu, vismaz maina pirkstu griešanu. Vismaz neiegriez pirkstā, saprot, ka tas tev stāsts, un tu vienkārši nevar iegriezt sev. Tad esam prātīgi ar nažiem, bet tā, kā jau minēju, bijām centrāla tirgu, viss ir sapirkts, esam šeit ciemos pie Eduarda. Aiziet, ar ko mēs sākam? Tā, es sākušu darboties ar gaļām. Tu gaļu marinēsi vai? Es gaļu marinēšu timijāna, sarkanajā bazilikā, sāls, pipar, eļļa, jā, un bišķīt kinzas. Kinza, man tāds nesaprotams šis te augs ir. Koriandrs, tas ir koriandrs, jā. Jā, kādu garšu viņu dod? Austrumu.
tāda austrumīga, jā, tā tieši tāda vīga, austrumīga garša. Ja? Skatījāmies uz austrumu garša. Jā, būs austrumu garš no vietējiem produktiem. Savukārt, kamēr es marinēšu un gatavošu ķidāšu gaļu, es tev parādīšu, kā taisīt dārzeņus. Ja? Labi. Viņus sagriezīs, tad mēs viņus gan pasālīsim, papirosim, pieliksim visu garšvielu, tad mēs viņus gatavosim, kamēr gaļa gatavojās uz oglēm, mēs gatavosim tālāk dārzeņus. Kas būs mums no tiem dārziņiem? Kas tiks gatavots? No dārziņiem tiks gatavots, kā es jau teicu, dārziņu ratatuļs vai mūsu latviešu valodā dārziņu slāņviņu. Okay. Aiziet, esmu gatava. Es domāju, es nolikšu šeit augšā to mikrofonu. Jā. Tas varētu būt Ļoti labi, tieši. ideāli, kā statīvs mums pilnīgs nāk. Tā, es nogriezīšu. Viņi visi mums ir nomazgāti jau, labi, labi. Mēs nogriežam galiņus. Ja. Mēs ņemam šito rīvi, turam šitā. Tātad būtībā, ja es meklēju vīru, tad viņš jau zina, ka es māku gatavot. Viedoklis man būs iemācīs šmorēt. Jā, tieši super. tā. Nu, tad mēs ņemam cukīnī. Ja. Un Vai ir kaut kāda starpība, vai ņem parasto rīvu vai šo? parasto rīvu, principā, ja parastā rīva var griezt plānās šķēlītēs, Jā. tad nekāds problēmas. Tāpat var to sagriezt ar rokām, ja? Bet, nu, teiksim, vislabāk Šis viņa plānāk sagriezt. nāk, jā. Viss iznāk plānāk, skaistāk, Super. līdz ar to viņš gatavojās ļoti ātri, ja? Ok. Visu, ko tu sagriezīsi, ja, teiksim, šit daudz cukīnī sagriezīsi lietas šeit iekšā, ja? To pašu ar baklažānu nekas nav jāgriež, vienkārši sākam šitā. Bet tad veselas viņa nerīvē. Veselu, nu, šitik daudz līdz Jā. šienam, ja? Un ļoti uzmanīgi ar pirkstiem, pirkstus netur šitā, jo tu vari tad noslēsēt tos arī pirkstus. Tad tagad es varēšu parādīt visas savas neveiklības iemaņas. O! Skat, man Sanāk. amats rokās ir. Ja? Tad dārzeņus mēs arī marinējam vai dārzeņus? Dārzeņus mēs, principā, tā ir tā saucamā ātrā marināde, ja mēs dārzeņus paņemam pasāla papirojam, pieliekam klāt bišķīt sagrieztas garšaugus, ja, un apmaisam patam kaut kādas 5 minūtes, un principā viņas var sākt kārtot un gatavot. Klaudar, man te ir tāds jautājums, kā tu vispār sāki šo te gatavošanas hobiju? Nu, es gribētu to nosaukt par hobiju, tāpēc, ka Eduards man šķiet ne tikai ir vienkārši šefpavārs un restorāna īpašnieks, bet pilnīgs ēdiena fans, nu, vismaz pēc tā, cik es tev esmu iepazinusi. Tas šķiet, ka tu esi gan centrāla tirgus fans, gan ēdiena fans un tāds riktīgs iedvesmotājs. Jā, principā, nu, tā, teiksim, tā... Es atvainojos, ka te pārdevu, man liktiņas apakšā? Vienkārši lietas iekšā. Labi. Teiksim tā, priekš manis, es neskaitīšu sevi par ēdienu fanu, priekš manis tas kā kults. Vai mēs dzirdam Priekš manis tas ir, Ok. priekš manis tas kā kults, jo es sāku gatavot 8 gadu vecumā. Oho. Jā, bija tā, ka mana mamma ar tēti atnāca no uzturēšanās, no ballītes. Es neatceros tieši, kā, nu, bija kaut kur ciemos. Jā. Es biju ļoti maziņš bērns, nu, ko vēl var gribēt? Viņi atnāca diezgan vēlu, teiksim, vēlu vakarā, agri no rīta. Man šis nesanāk. Tad skaties, Šis tāds mīksts galīgi ir. Tā, viņš mīksts. Tā, labi, bišķī tad pārspēlēsim. Es varu arī griezt ar roku. Tad labāk paņem šo te nazi, viņš Jā. ir ievains, ir ievaināks nazis, jo vieglāk griežās, jā? Tātad, jo ir ievaināks Nu, nazis, jo liels, vieglāk jā, griežas, tas ir standarta mājas nazis, bet viņš ļoti Ok. labi ielikt iekš dārziņiem. Labi, Tā, sarunāts. visu var likt iekšā. Nu, Jā, viss es griežu, jā? jā, nu, tas mums sanāca tā. Tas iznāk bija agri no rīta vēlu vakarā, kad atnāca. Es biju maziņš, un es pamodos kaut kādiem 7, 8 no rīta. Es pienāku pie mammas, saku, mamma, es gribu kā bērns, gribu ēst. Nu, ko mamma pateica? Nē, pateica, tu gribi ēst? Jā. Kur plīts zini? Zinu. Kur klāteskaps zini? Zinu. Produkti ir. Viss ir gatavo. Ir gatavo. Neaizmirst mums arī uzgatavot. Nu, tā arī tas aizgāja. Un 12 gadu vecumā mans pirmas ēdiens bija pildītas vistu kājiņas bez kauliem. Pildīts vistu Jā. kājiņu bez kauliem. Super. 12 gados. Klausies, bet mēs jau arī iepriekšējā raidījumā runājām vakar, ka, nu, tu esi no bērnības arī tāds draugs ar centrālu tirgu. Jā. Kā tu tur nokļuvi? Nu, tur es Varbūt tev ir nokļuvu- tādas siltas atmiņas. Jā, man ir tās siltās atmiņas. Tas ir
tās atmiņas ir saistītas ar manu vecstāvu. Jā, kurš, paldies Dievam, vēl ir dzīves un ilgus viņam dzīvības gadus. Ilgas dzīvības viņam gadus un visu savu mīlestību. Būdams maziņš, mēs visu laiku braukājām pakaļ ēdieniem. Kāpēc tu sit gaļu? Es viņu bišķīt atklapēju, jā, viņi paliek vēl mīkstāki, bet es to nedaru ar āmuru, es to daru ar roku. Jā, ko mēs darām ar šo papriku? Papriku mēs ņemam. Arī sagriežam. Jā, mēs ņemam šitā te, apgriežam viņu apkārt. Jā. Aha. Tas. Okay. Jā, papriku mēs sagriežam. Jā, mēs nogriežam papriku un tad mēs ņemam un izgriežam viņu šitādos te gabalos. Labi, mēs metam iekšā, jā? Un jā. Tomātus un sīpols tas pats? Sīpolu, jā, mēs notīram tāpat ar šito. Šodien es raudāšu. Arī. Bet patiesībā... Mērcējot nāzi augstā ūdenī un sīpolu augstā ūdenī, mēs neraudāsim. Jā, starp citu. Bet man labākā draudzene patiesībā, man šķiet, ka viņas līgavēns pirmoreiz ieraudzīja, kā viņa griež sīpuls. Viņš ļoti smējās, jo viņa uzvilka slēpošanas bildes. Jā, tas ir klasiskais paņēmiens. Īstenībā to esmu redzējis diezgan daudz reiz. Nu, atgriežoties par to tēmu. Un būdams maziņš mēs... Var redzēt, kad, cik ātri tu griez un cik ātri griež es. Tas ir taču... Labi, atgriežamies pie stāsta par bērnību. Nu jā, mēs būdams maziņš, es ar vecstāvu vienmēr braukāju uz tirgu. Vecstāvam bija čemodāns līdzi, un tajā čemodānā vienmēr mēs bijām tos produktus likuši. Un tāpat ir vecstāvi, mēs gājām vienmēr pirkām kādas kāpostīgas, kādas burkāniņas, tos visus šmurētos, kas tur sālītie. Un tāpat viņas arī bijām ēduši, kamēr braucām uz mājām. Un, principā, no turienes tā tradīcija ir aizgājusi. Aha, tā kāpos sulas dzeršana, ja? Jā. Ticamā, nebija vainas, klausies. Mēs tā ar operatoru arī ieprobējām vakar to kāpos sulu. Nebija nevainas. Klausies, kas ir, teiksim, tavs favorīta produkts, ko tu parasti, tirgu pērc, teiksim tā? Tāds top produkts, bez kura tu vispār, nav neviena diena, ka tu neizēji bez viņa ārā. Ne jau tas, ko gaļa. Gaļa. Es esmu gaļēdājs. Diemžēl, priekš citiem cilvēkiem, pat cik mums tagad iet. Tiešām, es sev pa sevi, diemžēl, jo tagad iet tas populārs trends, jā, mēs vairāk cilvēki iet uz dārziņiem, jā, vairāk atsakās, teiksim, atsakās vairākoties no gaļas, bet, jā, es esmu tikai, teiksim, esmu tas lielais gaļēdājs. Mēs te lēnām kaut ko... Varbūt tu varētu pakomentēt, ko tu dari, un operators varētu parādīt, jo tur kaut kas visam interesanti. Jūs to smaržu nejūtat, bet smaržo vienkārši... Dotajā momentā, ko es izdarīju, es paņēmu, attīrīju lielopgaļas antrikotu, attīrīju cūgaļas filēju. Lielopu antrikotu es bišķīt atklapēju ar roku, ar dūri, jā, pasalīju sāls pipari, baziliks, sarkanais baziliks, piparmētra, timjāns, sāls pipari. Super, smaržo vienkārši burvīgi. Un te ir vienkārši cūgaļas filējas medaļoni, kas tika tikko pasālīti, papirot un ieziesti ar oliveļu. Jā. Un dotajā momentā es visu to sarulēju. Un man ir savu... aiztaisi ciet? Jā. Un tagad es viņu aiztaisi ciet, man ir speciāli sagatavots aitas vilnas diegs. Oho, kāpēc aitas vilnas? Tas ir naturāls produkts. Tas ir naturāls. Tas ir atkal naturāls, tas ir... Tu esi tāds kārtīgs naturāla produktu un latviešu piekritēs tā skatos. Jā, jo, teiksim, to esmu paņēmis vairākoties no ārzemēm, jo esmu strādājis pie bišķīt dažus gadus ārzemēs. Un tur viņiem ir izteiciens nature boy. Jā. Sauvaļas puika. Tas nozīmē, ka cilvēks lieto visus produktus saistītus tikai ar naturālu. Jā. Klases, bet tad jau tev ir daudz ko salīdzināt. Teiksim, ārzemēs noteikti arī ir visādas tirgus iespējas un kādas tur ir izvēles iespējas, jo mums daudz saka, ka tiešām mūsu centrāla tirgus ir liela pērle. Jā, mūsu centrāla tirgus ir liela pērle. Atrast jebko? Var atrast pilnīgi jebko. Tāpēc arī droši vien tik daudz turistu staigā pa mūsu centrālu tirgu, jā, un brīnās un golās, ka viss ir tik forši, viss tik skaisti, garšīgi, naturāli, kad viņi paskatās uz tiem kupinājumiem, viņi paskatās uz kupinātām gaļām, kupinātām zivīm. Bet tie paši kupināto gaļu
mūsu pārstāv, ja? Jā. Jānis Augu Forevers, Rūbeņi un tā tālāk. Jā. Tā, mēs tagad to sīpolu ātrādē nomazgāt. Ko man ar to sīpolu, man viņu arī piņās ir jāgriež? Jā. Okay. Tā, lielos aizgāja ar cukuriņu cepties. Tā. Kā saka, ja nav asara, nav mīlestības pret ēdienu. Tieši tā. Sievietes, mīliet ēdienu. Principā šitā slāņmītas ir vairāk domās, teiksim tā, dārziņa karstie salāti. Es viņus tā vairāk uzskatu. Un cik tu bieži gatavo savai sievai? Diezgan bieži, īstenībā, diezgan bieži. Īstenībā, kad sanāk laiks. Tad viņi ir no tām veiksmīgajām sievietēm, kuras Jā. tomēr arī dažreiz sagaida ar brokstīm gultā. Jā, bet lieta ir tāda, ka mana sieva ir, teiksim, vairāk uz to veģetāriešu pusi. Aha! Līdz ar to viņa man ēd vistu. Jā. Man, teiksim, būtu pašai interesanti arī to skatītājiem uzzināt to, nu kā tas ir sadzīvot diviem cilvēkiem, kas viens ēd gaļu, un otrs pilnīgi absolūti nu ir jā, vairāk uz to veģetāro. Vai nerodās tāds doma konflikts, cik pa laikam tajā pašā tirgu, ja? Vai nerodās kāda konflikta klauna, mēs pērkam labāk tikai dārzeņus, vai viņi ir pilnīgi absolūti atsaucīgi? Nē, cilvēks vienkārši pielāgojās viens otram. Cilvēks pielāgojās viens otram, un teiksim, ja viņi nēd lielopu, un pār cūkaļu un vispārējo, jā, tad es vienkārši ēdu to pašu visu, bez nekādām problēmām. Tā, atgriežamies tālāk pie mūsu dārziņiem, jā, mums ir jau... Smāržo ļoti labi! Mums ir jau uzlikta panna, kur jau tos jau karsta, uzmanīgi. Un kur mēs izliekam... Ko mēs tajā pannā liekam iekšā eļu? Mēs tajā... Nē, tikai sviests, tikai eļa, jā. Tagad mēs izliekam tos dārziņus pamīši. Šāda veidā. Smāržo burvīgi, 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 burvīgi. Un tas izskatās īstenībā patiesībā ļoti vienkārši. Jā, tas ir ļoti vienkārši. Klāt par to gaļiņu, cik grādu temperatūrā un cik ilgi jācep tā gaļa ir? Gaļiņu pa temperatūru ļoti grūti pateikt, jo tās ir ogles, jā. Tas ir naturālais karstums. Par to tu neko nevari pateikt absolūti. Principā, jo karstāk, jo labāk. Cepšanas laiks aptuveni kaut kādas 15 minūtes uz to milzīgo gabalu. Tagad tas mums viss cepjās lielā daudzumā. Tad mēs pievienosim bišķīt ūdentiņu un ieliksim krāsnī. Jā, mājās to var izdarīt parastā cepšu krāsnī. Vienkārši vai, nu, teiksim, kaut kādā meču trauciņā vai pannā ieliekot, viņš izsautējās, tad var izņemt un uzlikt uz šķīvi. Jā, mēs varam patīties, kur mums tā gaļiņa cepās. Gaļiņa cepjās mums tur. Tur. Tad ejam pastamies, kā mums gaļiņa cepās. Gaļiņai jāatspējās diezgan forši, jo mēs tagad viņu pārliksim bišķi. Jā, tas viss ir skatītāji reāli. Mēs te patās iekšā cepam šo te burvīgo gaļu. Un mums paliks pēdējā pusminūtīte. Skatītājiem mēs dodamies mazā pauzītē, un pēc brīža būsim atpakaļ. Es domāju, ka jau pusi no šī būs gatava. Vakar tikāmies iekšā Rīgas centrāla tirgus ar Eduardu Vandenbergu, bet, kā jau runājām, šodien būsim arī pie viņa ciemos un visus centrāla tirgus sapirktos labumus pagatavosim. Ja pāris dienas iepriekš runājām par to, kas ir ajurvēda un kā tad ēst cilvēkiem, kas neēd gaļu, šodien runāsim pavisam par kaut ko citu, gatavosim pavisam kaut ko citu, smaržo šeit jau burvīgi. Mums te jau uz grilla cepās gaļiņa. Bet pie kā tad mēs īsti esam ciemos? Joprojām pie Eduarda Vandenberga. Un es gribētu zināt, Eduard, kur mēs tad īsti esam šeit iemaldījušies? Nu, mēs esam iemaldījušies manā mazā virtuvītē, mūsu mazā restorānā, La Felicia's Kitchen, kā jau iepriekš teicām. Tā, nu, mums tie šķīvi jau palikuši tukšāki, bet ko tad mēs šodien darīsim? Jo mēs vakar bijām Rīgas centrāla tirgūs, sapirkām tiešām daudz dārzeņus un sapirkām 2 gaļas. Jā. Dārzeņi, kā mēs ar tevim bijām griezuši tos dārzeņus, bišķītas sālīši marinējuši, bijām cepuši viņus uz pāns, kamēr jūs tur runājaties. Tā, ejam skatāmies, kas mums te notiek. Sautējās krāsnī. Bet tu labāk pastāst, ko tad mēs īsti šodien gatavojam? Mēs šodien gatavojam cūgaļas lielopu steiku un 2 vienā.
un dārzeņu ratatuju. Principā latviešu valodā tulkojums ir dārzeņu slāņmī. Varbūt varētu pastāstīt, tad, ko tad mēs iegādājamies, to mēs redzējām. Bet kā tad mēs to visu saliekam kopā, kā tad veidojās šī te ratatuja? Teiksim tā, dārzeņu slāņmī veidojās no šķēlēs grieztiem dārzeņiem. Jā, tie ir baklažāni, cukīnī, tomāti, paprika, sīpoli, viens saspiesta ķiploka daiviņa, sāls, pipara, eļa un kinza. Izklausās makten vienkārši. Jā. Un tad arī mums vakar bija tāda brīnišķīga iespēja iepirkt gaļiņu. Ko mēs ar gaļu darījām? Mēs ar gaļu darījām sekojušas lietas. Mēs attīrījām cūgaļiņu no plēvītes, atdalījām labāko liesas gabalu no lielopa. Es viņu pārgriezu uz pusēm, lai uztaisītu kā kabatiņu. Paņēmu cūgaļus, trīs cūgaļus medaļoniņus, izklapēju lielopu ar roku, sāls, pipara, eļiņa, timjāns, baziliks, piparmētra un to filēņus ietin iekšā, aptina ar aitas vilnas diegu un uzlika cepties uz grielu, uz mangālu. Tā kā mēs vakar arī redzējām, tad Eduardam ir ļoti tūs attiecības ar Rīgas centrālu tirgu, un man bija arī viņam jautājums, kā tad Eduards īsti izvēlās to gaļu? Vakar mēs redzējām, kā viņš izvēlās. Viņš viņu pagaršo. Vistiešākajā nozīmē pienākt pie centrālās Rīgas gaļas stenda un pagaršo. Bet kā tu varbūt, tie, kas varbūt skatītāji negrib garšot, pastāst, kā var izvēlēties svaigu gaļu? Kā tu vari zināt, ka viņa tiešām ir, svaiga, nav veca, nav stāvēja? Organoleptiskais izskats, jā. Pirmā tā ir organoleptika. Mēs skatāmies ar acīm, smaržojam gaļu, mēs viņu var pasmaržot un taustam ar roku. Ja nav gļots, ja viņi smaržo kā svaiga gaļa, ja nevis tā kā višku kā sapūs. Skatāmies uz taukiem. Ja tauki balti, tad viss ir kārtībā. Ja tauki dzelteni, tad tas ir vecs lielops. Labi, dodamies tad pie gaļas. Kas mums ar to gaļiņu notiek? Kā mēs viņu vispār gatavojām? Kas tur ir? Mēs to steiciņu gatavojam tādā veidā, ka mēs viņu cepām tikai tīri uz oglītēm, jā? Jā. Viņš ir cepts uz oglēm, ka mēs te labi varam redzēt, ka te ir iekšā cūguļi un apkārt ir lielops. Te ir makten karsts. Jā, kā jau pie oglēm. Principā mums jau gaļiņš ir gatavs. Gaļiņš ir gatavs. Kāds 7-8 minūtes. Smaržo skatītāji burvīgi. Burvīgi. Klausies, varbūt īsumā arī var pastāstīt, kādas, teiksim, ir tavas tradīcijas. Mēs zinām centrāla tirgu, bet kas ir tas, ko tu ieejot iekšā centrāla tirgus, tu nevari ne bez kā tāda iziet ārā nekad? Bez gaļas. Vienalga, tas būtu lielops, cūgaļa, jērs, zivs arī gaļa. Jebkurā gadījumā tam jābūt gaļas gabalam. Vai tas būtu svaigas gaļas gabals, tas būtu kupināts gaļas gabals, jebkurā gadījumā es bez viņa iziet nevaru. Bet skatītājs jums gribēja arī pateikt to, ka šis ēdiens ir pielāgojams gan veģetāriešiem, gan arī gaļādājiem, jo šie dārznīši, kas tiek gatavot cepeškrāsnī un pirms tam tika apcepti, viņi ir pagatavojami arī bez gaļas. Un, kā mēs jau iepriekš minējām, veselīgi, patiesībā diezgan arī diētiski, jo daudz nekādas eļļas un garšās netika izmantots. Bet kas ir tas, ko mums vēl varētu pastāstīt par šo ēdienu? Kā tev tāda ideja šodien radās, kad vakar mums ir jāpērk tieši šis te, un šodien jāgatavo un jāparāda skatītājiem kaut kas tāds, varbūt neierasts pat mazliet? Jā, droši vien vienkārši tikai dēļ tā, ka es gribu parādīt cilvēkiem, ka var sakopot divas dažādas gaļas, gan lielopu, gan cūgaļu, jo cūgaļu ir sieviešu ēdiens, lielopu gaļa ir vīriešu ēdiens, un līdz ar to, teiksim tā, šitas ir universāls ēdiens abiem dzimtas pārstāvjiem. Ļausim gan tev tad noservēt to visu skaistumu, kas mūs te gaida. Smaržo burvīgi. Es zinu, ka jums nav iespēja šodien šeit pagaršot, bet mēs noteikti ar operatoru arī nogaršosim šo te visu smaržu pilno buķeti. Un es noteikti ceru, ka skatītāji arī jums izdosies pagatavot mājās šo te brīnišķīgo ratatuju, kas ir dažādu dārzeņu sakopojums, un arī šo te cūgaļas un lielopu gaļas steiku. Lai jums labi garšo un lai sievišķais ar vīrišķo satiekās ne tikai dzīvē, bet arī ēdienā.